No 9. līdz 11. augustam Valmierā Jāņa Deliņa stadionā norisinājās startautisks futbola turnīrs jauniešu komandām Valmiera Glass Friendship Cup 2015, piedaloties komandām no Latvijas un īpašajiem viesiem no Turcijas Stambulas Bešiktaša jauniešu komandai. Valmiera Glass Friendship Cup 2015 izveidojies, pateicoties šī gada sākumā noslēgtajam sadraudzības līgumam starp akciju sabiedrību Valmieras Stiklušķiedra un Bešiktaša sporta klubu. Sadarbības līgums paredz apusēju sadarbību un pieredzes apmaiņas programmu starp akciju sabiedrību Valmieras Stiklušķiedra atbalstīto Valmieras futbola kluba bērnu futbola komandām un Bešiktaša sporta akadēmiju. Turku futbolisti parādīja savu līmeni un spēļu pieredzi, un turnīru uzvarēja diezgan pārliecinoši, izcīnot uzvaras visos mačos. Valmieras komanda bija vienīgā visā turnīrā, kurai izdevās pārspēt Bešiktaša vārdsargu. To valmierieši izdarīja 2 reizes turnīru noslēdzošajā spēlē starp mājiniekiem valmieriešiem un Turcijas komandu. Pirmais puslaiks aizritēja bez vārtu guvumiem. Vairāk bumbas kontrolēja viesi no Turcijas un radīja vairākas bīstams moments pie pretinieku vārtiem. Taču Valmieras jaunie futbolisti vairākas reizes apdraudēja turku vārtus ar bīstamām izspēlēm no standarta situācijām. Otrā puslaika sākumā turku spiediens pārvērtās vārtu gūmā, un Bešiktaša komanda izvirzījās vadībā ar 1-0. Taču valmierieši nepadevās, un jau nākamajos uzbrukumos vārtus guva Artūrs Bērziņš un Vsevolods Gondarjuks, izvirzot valmieriešus vadībā pret turku superklubu ar rezultātu 2-1. Valmieras jauniem futbolistiem satraukums ņēma virsroku, un tas radīja kļūdas aizsardzībā. Lielu spēles daļu vārtos labi darbojās Valmieras vārtsargs Edgars Irmejs, taču turku ofensīvu neizdevās apturēt, un Bešiktaša guva 3 bez atbildes vārtus. Rādot cienīgi sniegumu pret talantīgajiem pretspēlētājiem, valmierieši piekāpās ar rezultātu 2-4. Puiši, tikko jūs esat nospēlējuši ar Turcijas komandu Bešiktašu, Eiropas grāns, rezultāts 4-2. Kādas kopējās sajūtas pēc šīta mača? Labas! Izdevās iesist 2 vārtus, jums abiem 2. Pastāst katrs atsevišķi par tiem momentiem, kā tos vārtus izdevās gūt? Man izdevās gūt tos vārtus, man gandrīz no stūra uzcēla un es ar kāju iesitu. Es nocīnījos un uzsitu vārtiem, vārtsargs bišķi nokļūdījās un gols. Kā šodien karsts laiks, gandrīz tā kā Turcijā, noteikti priekšrocība turkiem. Kā tikāt galā ar šo karstumu? Bijām dušā. Pirms spēles augstā. Lējāmies ar ūdeņiem, dzērām. Ūdeni. Ko kopumā šis te turnīrs? Kā vispār patika? Labs! Gribējās uzvarēt. Vai esat apmierināti? Jā, labi. Turnīru kopvērtējumā uzvaru un zelta medaļas izcīnīja viesi no Turcijas, sudraba medaļas Daugavpilī un bronzu izcīnīja Valmieras pirmā komanda. Nākošgad turnīru plānots padarīt vēl spēcīgāku, piesaistot vairākas ārzemju komandas, atklāja Valmieras pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Baigs. Mēs briestam lielākam turnīram ar daudz vairāk starptautiskām komandām, un tad jau būs cīņa varbūt vēl nopietnāk. Mēs arī no savas puses valmierieši arī gatavosimies, lai izskatītos daudz stiprāk. Tā kā paldies visiem par dalību un veiksmīgi startus arī nākotnē. No 22. līdz 24. augustam Valmierā Jāņa Deliņa stadionā norisināsies Latvijas Futbola federācijas kausa izcīņa futbolā 8-8 U12 vecuma grupā, kurā dalību ņems arī valmierieši. Aicinām